Jo visiem skatītājiem šodien react video paskatīsimies kopā, kā vegāni protestē steiku restorānā. Es šodien ēdu steiku, un manā video feedā YouTube parādījās šis video. Paskatīsimies kopā. Es domāju, ka šis būs ļoti, ļoti interesants reakts. 100% šitā sieviete ar zilajiem matiem ir vegāna aktīviste. Parasti visiem aktīvistiem un feministēm un visiem tiem čalīšiem un sievietēm ir dīvainas krāsas mati. Neskapēc viņi krāso savus matus dažādās krāsās. So, I'm just wondering, I don't see any dog meat here. What the fuck? I don't see any dog meat here. No shit, tas ir steakhouse. Tur būs tikai gozgaļa. That's the latest thing. I thought this was like a meat restaurant, yet I don't see any dog meat here. It's steak, but steak is made out of cows. And I see you've got chicken, which is obviously chicken. And I see you've got pigs here, but you don't have dogs here. No. What? Ej tu nost. Cilvēki, mēs visi zinām, ka mūsu kultūrā nav pieņemts ēst suņus. Citās kultūrās cilvēki nē citus dzīvniekus, mēs nēdam suņus, kaķus, tie mums ir mājdzīvnieki. Tāpat kā arī citās kultūrās cilvēki nē citus dzīvniekus, jo tas ir pieņemts viņu kultūrā. Tā kā tā sieviete tēlo pamuļķi speciāli tikai, lai uzsākt kaut kādu, nezinu, tur diskusiju vai kaut kādu strīdu ar to otru sievieti, kas ir tikai pieņem pasūtījumus. Viņai nav nekādas daļas, viņa tur strādā, pieņem pasūtījumus. Un tas vienkārši stulbi. Nu jā, bet ko var gaidīt no vegāna aktīvistiem? So I'm wondering why you don't have dogs. Why is there no dog meat? That is, I mean, you've got the other meat. I don't understand it. Are you ever going to have dog meat here? Why not? I want to know. What the fuck? Tūlīt, kad jau viņi sāks bļaut kaut kādas muļķības. Everyone here! What the fuck? Please listen. We want your attention for just one moment. We have a challenge for you today. We just asked the hostess if there was any dog meat here. And she said no, there wasn't. How could anyone kill a dog? We love animals. We all love animals. We love Cecil the lion. And we were so outraged when he was hunted down. We love our dog. Iedomājies, tu samaksā par savu steiku, kurš maksā fucking 30 eiro. Un tad kaut kādi douchebagi ienāk restorānā, lai nodarbotos ar aktīvismu, bļaut tev virsū par to, kāds sūds tu esi. Reāli, es nesaku neko sliktu par aktīvismu kā tādu. Protams, ja tur ir kādas lietas, kurām tu pats tici, vai politiski, vai šādi, vai sociāli, vienalga. Vai jebkurā gadījumā tavam aktīvismam jābūt konstruktīvam, un šis nav konstruktīvs aktīvisms, viņi tikai tieši cilvēkiem virsū. Un kā mēs zinām, jebkuram cilvēkam, ja tu viņam spiedīs kaut ko darīt, viņš tieši darīs pretējo. Viņš spiedīs tev pretī. Un šādā veidā viņi tikai nokaitina cilvēkus un vēl vairāk cilvēkus, tā kā atbaida no vegānismu. Un liek domāt, ka visi vegāni ir kaut kādi jukušie. Turpinam skatīties. It's not food, it's violence. Sanctuary, we know her as a sentient being with a unique personality who loves corn, watermelon, and hugs. Unique personality who loves corn, watermelon, and hugs. What the fuck? Ļoti unikāla personība. Viņa runāja par kaut kādu dzīvnieku. What the fuck? Tas ir tik dīvaini. Visi šie cilvēki vienkārši nesaprot, kas notiek. Tā kā pilnīgs sviests. Man ir grūti pat pašam saprast, nahuj viņi to vispār darīja. Reāli viņi nokaitina tik daudz cilvēks. Un šis video arī tā kā apstiprina visus sliktos stereotipus par vegāniem, kas cilvēkiem vispār nepatīk. We need to save their lives. Okay, come on. We need to Let's save go. their lives. Come on out. It's not just food. It's violence. It's not just steak. It's violence. It's not just chicken.
Visi redz. Patiesībā to sauklu var apgriezt arī otrādāk. It's not just violence, it's a food. Tā nav tikai vardarbība, tas ir ēdiens. Don't buy the humane lie. Do not want to die. Don't buy the humane lie. The animals do not want. Leave not everyone. Violence. It's not just meat. It's violence. Freedom of choice. It's violence. Their lives. Not ours. Their bodies. Not ours. Their flesh. Not ours. Šitas čalis kreisajā pusē nespēja noticēt tam, kas notiek. Es viņam jūtu līdzi. I need you to get out. This is a fire hazard. Thank you. Charge out. Not just flesh. Let's go. Thank you. It's violence. Jebal. Not just meat. It's violence. It's just not violence, it's food! What the fuck, ko es tikā pateicu? Tak, Dievs. It's not just food. It's violence. Cilvēki, tie, kas noskatīsies šo video līdz šim punktam, ierakstāt, ko es tur tikko pateicu. Jo izklausījās pēc beigās skuņas. Violence. Their flesh. Not ours. Their bodies. Not ours. Thank you. Thank you. Their flesh. Thank you. Ej, Freedom nost. for all. Justice for animals. Freedom for all. Justice for animals. Freedom for all. Justice for animals. Don't buy the humane lie. Animals. Probably visus šitos aktīvistus jūs varētu satikt arī nākamajā dienā bezdarbnieku rindā kādā sociālajā dienestā. Jo lielākā daļa no viņiem nemaz nestrādā, viņi tikai ņemās ar šo aktīvismu. Don't buy the humane lie. Animals do not want to die. Jebal cilvēki. Kā jau es teicu, man nav nekas pret aktīvismu, bet šāda veida aktīvisms ir drīzāk detrimentāls kādai kustībai, vienalga, ko tu centies panākt vai kādi ir tavi mērķi. Tāda veida aktīvisms drīzāk tieši kā jau es teicu, pastiprina un vēl vairāk liek cilvēkiem domāt un iedzīt tos stereotipus par vegāniem, kas ir jau tāpat sabiedrībā diezgan daudz mūsdienās par tieši šādu uzvedību. Un tas cilvēkiem liek arī tā kā atgrūst sevi no tās kustības, jo viņi negrib asociēties ar to slikto vārdu. Vegānisms tagad ir kļuvis par daudz sliktāku vārdu nekā tas bija, piemēram, pirms gadiem 5-10. Agrāk tā bija kaut kāda jauna interesanta lieta, bet tagad tas vienkārši pārvērties pa mīmu tieši šāda aktīvismu dēļ. Labi, paldies visiem, kas noskatījās šo video, uzspiežat laiku, ierakstiet savu komentāru, savas domas, varbūt jūs man nepiekrītat, varbūt jūs man piekrītat, rakstat, ko gribat, un tiksimies nākamreiz. Atā visiem!